Pirms sāku sludināt, jūs zināt, ka 10. janvārī es un manas sievas atvaļinājāmies no mūsu dēlu, Stefanu. Viņš aizgāja mūžībā. Viņam bija nepilni 4 gadi. Burtiski pirms 3 dienām mēs nosvinējām 4 gadus. Viņš ir Jēzus. Viņš sēž Jēzus glēbē. Viņš ir laimīgs. Ziniet, mēs neesam laimīgi. Bet tad, kad mēs būsim tur augšā, kā Bībelē rakstīts, ka mēs iegūsim pilnīgu pestīšanu. Un mēs baudīsim to pašu, ko bauda šodien mūsu mīļie, kas ir tur. Zinu pateikt jums lielu paldies visiem, kas zinājāt, kas lūdzāt, kas turpināt lūgt par jums. Jo pirmkārt, Dievs mūs radīs kā cilvēkus. Vai ne? Tā ir. Mēs esam Dieva bērni. Mēs pievienam viņam. Bet mēs neesam garīgi būtnes. Mēs neesam eņģeļi. Mums sāp. Mēs ciešam. Mēs bēdājamies. Bet tas ir tikai uz laiku. Kad atkal mēs tiksimies. Domājot par visu šo, ir lietas, ko mēs nezinām. Ir lietas, ko mēs nesaprotam. Ko tikai Dievs zina. Ir lietas, ko Dievs mums atklāja, un ir lietas, ko Dievs mums aizklāja. Mēs vienkārši nezinām. Un varbūt mums arī nav jāzina. Un viss šis notikums ar mūsu dēlu ir mainījis manu dzīvi. Es skatos uz dzīvi pavisam citādāk. Mīļie, mums jādzīvo tā, lai šodien mēs būtu gatavi saskaties ar to kungu. Šodien. Tev rītdien nepieder. Man rītdien nepieder. Mums ir jādzīvo tā, lai mēs būtu gatavi satikt savu glābēju Jēzus Kristu. Vai ar kaunu, vai ar prieku. Es nezinu. Bet tas ir ļoti svarīgi. Tas izmainīja manu dzīvi. Es par to ļoti daudz domāju. Tāpēc es arī sākumā lasīju šo raksturu. Dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Mēs esam tik norūpējušies par šīm laicīgajām lietām, un tā ir patiesība, ka mēs aizmirstam pašu svarīgāko. Pašu svarīgāko. Sāk domāt par vienu mācītāju teikto. Viņš uzdeva jautājumu draudzē. Es nesaukšu vārdā. Viņš uzdeva vienu jautājumu. Vai jūs esat gatavi sastapties ar savu Dievu? Vai jūs esat gatavi sastapties ar savu Dievu? Daļa no šīs draudzes pacēla rokas un teica jā. Taču daļa klusēja. Un viņš turpināja savu domu, teikt mums, tie no jums, kas jūs klusējat, jūs neesat gatavi. Jūs neesat gatavi. Vai tu esi gatavs šajā pašā brīdī? Vai es esmu gatavs šajā pašā brīdī
Apostols Pāvils, viņš saka, dzīvo vai mirstu, es piedaru tam kungam. Vai es to varu attiecināt uz sevi kā kristieti, kā jaunpiedzimuši Dievu bērni? Dzīvo vai mirstu, bet es piedaru tam kungam. Padomājiet par to. Uzdodies šo jautājumu. Jums nav jācietēt rokas un jāsaka, jā, nē, padomājiet par to. Tad, kad mēs no rīta pieceļamies, par ko mēs domājam? Vai mūsu dzīve nav bezmērķīga? Par ko mēs domājam? Uz ko mēs esam vērsti? Māsas uz augšu. Apostols Pāvils saka, vērsiet savas domas uz augšu, ne uz šīm zemeslietām. Vai ne? Es bieži vien esmu domās par mūžību. Es jums tagad nelieku visiem virt. Un gatavoties katru dienu, jā, bet mums ir jādomā par mūžību. Mums ir jādomā par debesu lietām. Jā, mēs dzīvojam šeit uz zemes. Mēs strādājam, mums ir bērni, mums ir ģimenes. Bet mums ir jādomā par to, ka reiz pienāks diena, mēs atstāsim visu. Es neatceros īsti, kā bija, es varbūt nepateikšu īsti pareizi to frāzi, bet savulaik Billijs Grekhems, viņš sacīja, šī dzīve ir kā ceļojums, manas mājas ir debesīs. Mēs pat dziedam daudzās dziesmās, ka manas mājas ir tur augšā. Un tajā pašā laikā mēs novērtējam to, ko Dievs mums ir devis šeit uz zemes. Amen? Mēs to novērtējam, jo tā ir liela dāvana. Dievs ir devis dzīvību, lai tu to neizniekotu. Tāpēc Bībelē ir rakstīts, dzīvojiet gudri. Vai ne? Tā ir rakstīts, dzīvojiet gudri. Tas neatiecās uz izredzētiem cilvēkiem, tas attiecās uz mums ikvienu. Uz mums ikvienu. Bībelē rakstīts tāds pants, neatceros tieši kurā vietā, bet tur rakstīts, ko tas līdz, kad cilvēks iemanto visu pasauli, bet zaudē savu vēstu. Tā ir rakstīts, vai ne? Jēzus palīdz tā sacīja, vai ne? Jēzus to sacīja, ko tas līdz, ka tu iemanto visu pasauli. Ka mēs domājam, kā kļūt man ietekmīgākam, bagātākam, labākam, kā parādīt sevi, ko tas līdz. Un varbūt šīs lietas, kas minējas, nav sliktas, bet ja mēs neredzam balansu un robežas, mēs varam aizplūst ne tā virzienā. Vai ne? Tā ir. Tā ir patiesība. Un Bībelē ir rakstīts arī, ka ir Dieva bērni un vēlna bērni. Kas ir Dieva bērni? Dieva bērni tie, kas paklausa Dievam. Vai ne? Jēzus viņš sacīja, tie ir mani brāļi māsas, kas dara mani debesu tēva prātu. Vai ne? Tie ir mani brāļi un māsas. Es esmu kristietis, es eju uz baznīcu, es dodu desmito. Mēs varam uzskaitīt jebko, bet ja mēs Dievam nepaklausām, mēs esam izkrituši eksāmenā. Mēs esam izkrituši. Mēs nedarām, vienkārši nedarām. Nedarām Dievam. Mēs nedarām. Tas ir Dieva bērns, kas paklausa Dievam. Un mēs zinām, kas ir vēlna bērns, kas nepaklausa Dievam. Kas nepaklausa Dievam. Kas stājas pretī Dievam. Kas stājas pretī Dieva vārdam. Kas netur viņa vārdu. Un zini, kāda ir atšķirība starp Dieva bērniem un vēlna bērniem? Radikāla atšķirība. Mēs dzīvojam Kristu, bet viņi eksistē. Mēs dzīvojam, bet viņi eksistē. Ko es gribētu to sacīt? Viņi velk savu dzīvību. Viņi knapi velk savu dzīvību. Es nezinu, pie kā viņi turās. Es nezinu. Bet mēs dzīvojam. Un Jēzus viņš sacīja, es dzīvoju un jums būs dzīvot.
Viņš arī sacīja, es esmu dzīvība un dzīvības pārpildība. Un tas pieder tev un man. Un Dievs paredzējis, ka mēs arī tā dzīvojam. Nevis dzīvojam ar horizontālu skatienu, bet ar vertikālu skatienu. Ka mēs savu skatu vēršam uz Jēzu. Ka viss, kas man pieder, pat arī mans maks, mana dzīvība, viss, kas man ir, esmu gatavs arī no tā atvadīties. Un iet mājās. Un iet mājās. Es jau teicu, mēs esam pārāk vērsti uz šo laicību. Mēs esam pārāk vērsti uz šo laicību. Mums vajag apstāties un pārdomāt savu dzīvi, kur mēs atrodamies. Kas ir tas, ko mēs darām? Kas ir tas, ko mēs domājam? Ar ko mēs piepildam savas domas? Kristieši vēl joprojām ņem kredītus. Vēl joprojām dara kaut kādas lietas, kas viņus ievēl dziļā jūgā. Dievs to nav paredzējis. Un tad negribas dzīvot. Tad ir depresija. Tad gribas uztaisīt pašnāvību. Vēlns piepildu pilnu prātu ar visādām lietām. Šausmas domā par to. Pirmā Tesaloniķiešiem 4:1-8. Ja mums ir Bībeles, lūdzu atveriet. Pirmā vēstule, Pāvila vēstule Tesaloniķiešiem. Jūs varat izrunāt šo vārdu Tesaloniķiešiem. Ir arī Tesaloniki, ja? Tā saka arī kādā tulkojumā. Ļoti viegls vārds. Varbūt kādā mums jāmācās dienu un dienas. Tātad pirmā Tesaloniķiešiem 4:1-8. Beidzot, brāļi, mēs lūdzam un pamācam Kungā Jēzu, topiet aizvien pilnīgāki, sekodam tā mācībā, ko mums esat saņēmuši, proti, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu. Un jūs jau arī tā dzīvojat. Jūs zināt, kādas aizrādījumus mēs jums esam devuši Kunga Jēzus uzdevumā, jo tāda Dieva grib, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības. Ziniet, ka ikvienam ir jāglabā savu miesas svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevienam nebūs savu brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas Kungs ir atriebējis visās šīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis ne šķīstībai, bet svētāpšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis savu svēto garu. Amen. Tālāk nelasīšu. Jūs zināt, ka tad, kad tiek dota pavēle, pavēlei ir jāklausa. Jūs esat gājuši armijā, vai māsas, jūs taču neesat gājuši armijā. Kā mums jautā, brāļi, jūs esat gājuši armijā? Es neesmu gājis armijā. Kāds no jums ir gājis armijā? Pacēt roku. Neviens nav gājis armijā. Es pat nezinu, kas ir pavēle, es arī nezinu, bet es zinu, kad armijā vai karš, tad, kad ir karš, tad, kad viens no atbildīgiem cilvēkiem dod pavēlei ir jāklausa, vai ne? Tur nevar būt nekādas atrunas, ja pavēle nepilda, kas notiek. Jā, beigas, vai ne? Es nezinu, bet tāds ir, pavēlei ir jāklausa. Ja tu esi nolēmis, ja tu esi pieņēmis lēmumu kā Dieva bērns, sekot Jēzum Kristu un kalpot Dievam no visas savas sirds, attiecīgi tev ir jāņem vērā, ka tev ir jāpaklausa Dievam.
ko viņš teica. Tev ir jāpaklausa. Tev ir jāpaklausa. Tu pieņem šo lēmumu. Tavā vietā to neviens nevar pieņemt. Es nezinu, tad, kad tu nāc pie Jēzus Kristus, noteikti neviens tavā vietā nepieņem šo lēmumu. Vai ne? Tu pieņem šo lēmumu, sekot Jēzu Kristu. Tas ir tavs lēmums. Tas ir mans lēmums. Tāpēc, ka mēs paši esam atbildīgi par sevi. Tu nevari atbildēt par mani, un es nevaru atbildēt par tevi. Mēs esam atbildīgi par sevi. Un tur, 4. nodaļā, bija rakstīts tā. Tas ir 1. pantā. Tur rakstīts tā. Topiet aizvien pildīgāk, sekojam tām mācībām, ko no mums ir saņēmuši, proti, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu. Vai tava dzīve Dievam ir patīkama? Tu to zini. Tu to zini vislabāk. Un Dievs zina to. Dievs to zina. Vai tava dzīve pagodina Dievu? Vai tas ir par paraugu citiem? Vai tas ir svētību klausītājiem? Skatītājiem. Ar skatītājiem. Ir klausītāji un skatītāji. Cilvēki vērotēm. Vai tava dzīve ir Dievam patīkama? Mēs tā dzīvojam. Šeit rakstīts, un jūs arī tā dzīvojat. Bet mums ir jāgādā par to, lai mēs tā dzīvotu arī tu. Tev ir jāpieņem šī lēmuma. Dievs tavā vietā to nepieņems. Viņš tev nāks par palīgu, bet tev ir jāpieņem šis lēmums. Galatiešiem 6, 7 līdz 8. Ziniet, kas tur rakstīts? Ko tu sēsi, to tu pļausi, vai ne? Tur rakstīts tā. Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu. Bet, kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvi. Mēs vienu dienu stāvēsim visi Dievu priekšā, un viss būs atklāts. Pilnīgi viss būs atklāts. Un mēs nevarēsim kaut kur noslēpties, lai Dievs mūs neieraudzītu. Un neviens mūs nevarēs attaisnot. Pilnīgi neviens. Šeit ir zemes, es zinu, ka tiesa, advokāti, cilvēki maksā kukuļus, tur attaisno, iziet cauri, viss ir kārtībā. Jūs zināt, ka tā tas ir? Tā ir vistīrākā korupcija, vai ne? Kā? Tas ir labi? Nē, vai ne? Dievs to neredz? Redz. Dievs arī to redz. Dievs to redz. Viņš to redz. Šeit ir zemes, mēs varam izprukt. Mēs varam apiet likumu, kā saka? Ar likumu, jā. Likumu ar likumu, vai ne? Bet patiesībā mums, kā Dieva bērniem, to nevajadzētu darīt. Arī to Dievs redz. Arī Dievs to redz. Kā es savulaik sacīju tiem, kas brauc ar automašīnu. Jūs taču nepārkāpiet noteikumus. Jūs brauciet 90 km/h, vai ne? Un ne ātrāk. Nu, reizēm tā nav, vai ne? Reizēm tā nav. Bet tad, kad mēs patiešām apbēģinām Dievu ar šīm lietām un teikšu tā, mēs kārdinām Dievu, nu, tas nav pareizi. Tas nav pareizi. Mums ir jāpiedomā. Nu, reizēm tā, ka mums jāskrien. Es bieži vien dzirdu mācītāji saka, man jāskrien uz dievkalpojumu, es patiešām kavēju, un es tur braucu 40 km/h, un patiešām vajadzēja. Un es dzirdēju tādu stāstu, viena mācītāja, viņu steidzās uz dievkalpojumu, un jāptur policists. Es saku, kur jūs skrienat? Jūs zināt, kā ātrumā jūs skrienat? Es ļoti atvainojos, es patiešām vēlējos, un izrādās šis policists viņas draugs loceklis. Un tā ir, redzat, kā gadās, vai ne? Viss visādi. Lūkas 16. Viņš viņai iedeva tikai aizvārdību. 16, 19 līdz 31. Tā, 16, 19 līdz 31.
jūs esat lasījuši notikumu par bagāto vīru Lācaru. Bija bagāts vīrs, tas ģērbās purpura un smalka audeklā un dzīvoja dienas kārumā un līgsmībā. Bet viņu durvju priekšā gulēja kāds nabaks vārdā Lācars, kas bija apklāts ar vārtiem un priecājās, ja varēja ēst drusmas, kas krīt no bagātnieka galda, un suņi nāca un laicīja viņa vārdus. Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģelis viņu aiznesa Abrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savus acis un ieraudzīja Abrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tad viņš sauc stiprā balsī: Abrahāma tēvs, apžēlojas par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērs krista galvu ūdenī un dzēsē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā. Bet Ābrahāms teica: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi tā dzīves būdams, turpretī Lācars ļaudu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdebenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu. Tāpat arī no jums pie mums. Bet es teicu, tad es tevi lūdzu, tēvs, sūdi to uz man tēvu namu, jo man ir 5 brāļi, lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šajā moku vietā. Bet Ābrahāms atbildēja: tiem ir Mūzes un pravieši, lai tie tos klausa. Bet es sacīju: nē, Ābrahāma tēvu, bet ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam sacīja: ja tie neklausa Mūzes un praviešus, tie neticēs arī tā, ja kāds no mirušajiem celtos augšā. Un es teikšu, ja mēs neklausām Dievu vārdu, veltīgi tas, ka nāk pravieši. Nāk, un mēs redzam brīnumus un zīmes, un cilvēki redz brīnumus un zīmes, un viņi atnāk ar savu grēku, un viņi aiziet ar savu grēku. Dieva vārds ir tas, kas runā uz mums. Es vēl, man liekas, ka savu laiku jau minēju, es redzēju, ka ir stāvēlis rakstīts, kā Dievs runā. Liekas, ka māja arī tie reizi redzēja, vai ne? Un tur bija daudz variantu. Jūs to zināt, kā Dievs runā, vai ne? Tā ir atsevišķa tēma. Un tur rakstīts arī caur Dievu vārdu. Un Dieva vārds bija kaut kur pašās beigās kaut kur tā. Dieva vārds ir pirmajā vietā. Dievs runā savu vārdu. Dievs runā savu vārdu. Viņš runā šovakar uz tevi uz mani. Tad, kad tu pavadi laiku ar Dievu, viņš runā uz tevi caur Dievu vārdu. Ja mēs pieejam pie Dieva vārdu, es varu palasīt kāvīs, jā? Informācijas dēļ. Tad arī mēs aiziesim tādu, kā mēs atnācām, un mēs neko nesaņemsim. Un mēs netiekam izmaiņot. Mīļie, mēs varam dzīvot, kā mēs gribam. Mums ir visas tiesības, kā mēs gribam, tā mēs dzīvojam. Mēs varam dzīvot pēc saviem likumiem, bet pēc saviem likumiem mēs tiksim tiesāti. Tur augšā Dievs tevi nepiespiedīs. Dievs tev neuzrīdīs suņus. Dievs tev neuzrīdīs cilvēks, kas tev paņem tur vārdu un piespīst. Es zinu, ka vēsturē kristietība ir darījusi milzīgas kļūdas. Visi tie krusta kāri un viss tas. Mēs zinām, ka šie cilvēki patiesībā kalpo vēl. Amen. Viņi nekalpo Dievu. Tādā veidā mēs nevaram atvest cilvēku. Svētais gars ir tas, kurš pārlīdzina. Un ja mēs esam jaunpiedzimuši kristieši, un mēs zinām, ka tas ir pieklīgums savā Dievu, kaut kas neiet, es varbūt esmu iekļis grēkā. Ja mēs gaidām un vilcinamies, un domājam, Dievs jau apžēlosies, jo viņš jau ir labs, un es biju tu tajā katedrālē, tu tik sirsnīgs mācītājs. Tu vienkārši sirsnīgs, es biju pasēdēju pie nevis tas spējas, bet pie vīniņa. Un mēs tā izrunājāmies. Tik labs mācītājs. Būs labi. Un zini, kā šodien ir tas, kā saka, padod tālāk, jā? Viņš saņem šo informāciju padod tālāk. Šī informācija nav auglīga. Tā nav svētība nesoša informācija. Tas iznīcina un izposta cilvēku dzīves. Un zini, kā šodien ir? Mums taču jāmīl cilvēks. Viņš ir nabaga grēcinieks.
un jāmeklē grēks. Viņš taču nespēja cīnīties. Tu esi lepns, tu stājies pretī Dievam, tu esi vēlā kalps, tu esi tāds un tu esi šajāds. Nesen redzēju grāmatu Stīvs Hils. Tiek meklēti radikāli kristieši. Jūs zināt, ko tas nozīmē? Bez kompromisiem. Bez kompromisiem. Es varēju sakot, bez kompromisiem. Jūs zināt, ko tas nozīmē? Bez kompromisiem. Dievs meklē tevi tādu mani. Dievs. Jēzus nenomira pie Golgātas krusta, viņš neizlēja savas asins par mani un par tevi, lai mēs turpinātu palikt grēkos. To par to runā apostols Pāvils. Vai viņš par to necīnījās? Šodien mēs teiksim, par ko mums cīnīties. Dievs ir labs. Visu pieņemsim. Galvenais, lai mēs būtu vienoti. Tā nav vienotība. Tā vienotība, kas vēlas. Vienotība tikai svētajā garā. Amen. Vienotība tikai svētajā garā. Man šis vārds, šī grāmata uzrunā, esmu lasījis, tiek meklēt radikāli kristieši. Šis virsraksts man jau vien uzrunā. Dievs sagaida, ka es tāds būšu līdz savai pēdējai dzīves dienai, kamēr vien mani vēl krūtīs. Jo šodien ir problēma tā, mēs meklējam, es nerunāju uz jums kādu personību, es runāju vispārīgi, kur es saprotu. Mēs meklējam tādu iespēju, lai kaut kā labumu iegūtas. Kaut kā, kā es kaut ko saņemu no cilvēku, vēl kaut kas, un tad es neko nesaku, miera labad. Jo viņš taču ir Dieva bērns. Tomēr, pienāks Dievu, viņš taču piesauks Jēzus vārdu, un viss būs kārtībā. Es par viņu aizdošu kādu vārdu un būs labi. Jo Dievs ir manā pusē. Ziniet, es negribu dzīvot tādu dzīvi, ka man izrauj kā pagalpojums. Nē, es tā negribu. Es gribu dzīvot, lai pagodinātu Dievu uz savu dzīvi. Dzīvot tā, es šodien esmu gatavs sastapties ar Jēzus Kristu. Dzīvot tā, lai pagodinātu viņu. Un dzīvot tā, ka garš spēkā, ne es, bet es kungs ar mani, var izmainīt šo pasauli. Šo zemi. Tur būtu atrodies savā draudzē, tur būtu atrodies savā namā, tur būtu atrodies savā darbā, jebkur, kur Dievs tev noliek un sūta. Tā mums ir jādzīvo. Dievs to sagaida no tevis un manis. Tāpēc Kristus nomira. Viņš nomira. Ziniet, tad ir jautājums, kāda jēga ir Jēzus Kristus upurim? Kāda jēga ir Dieva vārdam, ja mēs to neņemam vērā? Viņš ir tādu cenu samaksājis. Pilnu cenu samaksājis. Par tevi un par mani. Lai mēs dzīvot, kā bija šeit rakstīts, svētu dzīvi. Viņam patīkamu dzīvi. Un mīļie, ne tikai viņš to redz, bet cilvēki ierauga nevis tevi, bet Kristu tevi. Tādā vajadzētu būt. Piecelsimies kājās. Tevis